Pēc visiem, dienu un kam jau vakars labvakar. Mani sauc Baigas Useja, un šis ir mūsu Ekvinīna pirmsskolas mēneša webinārs. Tie, kas nav paspējuši redzēt mūsu iepriekšējos webinārus, šis ir mūsu pirmsskolas mēnesis, kurā mēs koncentrējamies uz dabas zinātņu un matemātikas tēmu, jo lielā Ekvinīna tēma šajā mācību gadā ir prasmes dzīvē. Un šodien mums ir tāds, varētu pat teikt, nedaudz neparasts eksperiments, jo esam izlēmuši runāt par zinātnes teātri. Un šajā jomā pie mums virtuāli ciemos ir Liepājas zinātnes un izglītības inovāciju centrs. Un būs gan inovāciju centra vadītāja Ieva, gan izglītības darba speciāliste Indra un eksperts dabas zinātņu un zinātnes teātra jautājumos Pēteris, kas tad šodien mums pastāstīs un arī tiešām praktiski parādīs, kas ir zinātnes teātris un kā to īstenot. Pirms došu vārdu kolēģiem no inovāciju centra, tikai pateikšu, ka ieraksts būs pieejams visiem, arī prezentācijas, tā kā par to nesatraucieties, tās visiem tiks nosūtītas. Un lūdzu, ja jums ir kādi jautājumi, rakstiet čatā un sveiciet arī tiem, kas mūs skatās šobrīd Facebook tiešraidē, droši savus jautājumus rakstiet komentāros un kolēģi tos piefiksēs. Bet, sākam un došu vārdu kolēģiem no Liepājas. Jā, sveicināti, paldies, Baiba, un paldies visai jūsu komandai, ka uzrunājāt mūs ar šo. Kā mēs ar kolēģiem spriedām, mums ir neierasts formāts, kādus pāris gadus tik intensīvi šāda lieta nav praktizēta, jo mūsu galvenais akcents zinātnes centrā darboties ir praktiski, dzīvajā, tiekoties ar jauniešiem, tieši tāpatām, kā jūs to dariet savās iestādēs. Bet lielāko prieku mums mazliet pastāstīt detalizētāk, kā tad Liepājā bērni, jaunieši apgūst STEM tēmu zinātnes izglītības inovāciju centrā. Tā, palīdzēs nošērot prezentāciju. Ticu, ka gan jau kāds liepājnieks arī šeit ir klātesošs un priecāšos, ja varbūt pēc tam kaut kur komentāros dalīsieties varbūt ar savu pieredzi un saviem iespējiem. Jā, tad mēs Liepājā esam, principā pārstāvam Liepājas izglītības pārvalde. Esam kā struktūra un zinātnes izglītības inovāciju centrs, un varbūt tādā klasiskā izpratnē, kad saka zinātnes izglītības inovāciju centrs, prātā varbūt ir tāda liela viena māja, bet nē, mēs esam īpaši ar to, ka mēs atrodamies Liepājā 3 dažādās vietās. Šobrīd mēs esam pieslēgušies no STEM mājas, kas ir Jaunliepājā, bet mums ir arī dabas māja, Zirgu salā un Fablovu Liepāja, kas ir pilsētas centrā. Pavisam nedaudz sīkāk, es pavisam nedaudz pastāstīšu mazliet sīkāk par katru no šīm darbības vietām, pirms es dodu vārdu Pēterim. Lūk, tātad STEM māja šajā gadā, jau 25. gada sākumā šo te vietu nosaucam par STEM māju, un tagad esam pieslēgušies arī no šejienes, un šī vieta no šīm 3 ir īpaši ar to, ka šeit mums ir atsevišķa skatuve tieši Pēterim, kur Pēters, kā jūs skatos, un rāda zinātnes izglītības teātri, zinātnes teātri izrādes par dažādām tēmām, par to arī Pēters sīkāk pastāstīs. Tajā pašā laikā šeit ļoti daudz notiek LEGO robotikas nodarbības, principā bērni šeit mācās pirmos soļus programmēšanā, dažādi dabas zinību eksperimenti. Ir arī eksponāta zāle šajā bildītē, jūs redzat, kur bērni praktiski var darboties, varbūt ne tik daudz ekrānu šajā vietā ir, bet tieši vairāk tādas praktiskas lietas, kur var izmēģināt, izkustināt, uzbūvēt, nograut un to visu pieredzēt caur tādu savu pieredzi. Tad otra mūsu darbības vieta Liepājā ir dabas māja, kas atrodas Zirgu salā. Esam viena no galvenajiem iedzīvotājiem uz veselas salas, turpatām pie Liepājas ezera, un šeit, praktizējam visu par un ap tieši dabas zinībām, ekskursijas dabas mājās, nodarbības, dažādi veidi darbnīcas, un šajā te arī bildītē jūs redzat, mums ir tāda izglītojoša laboratorija, pētniecības laboratorija, kas dod, tas tā kā kuģītis, dodas Liepājas ezerā, kura vidū ir akvaskops, kas ir stikla grīda, ko mēs nolaižam zem ūdens, lai varētu pētīt šo te pazemes valstību.
Kaut kad tas izdodas, kaut kas neizdodas, atkarīgs nedaudz no laikapstākļiem un dienas gaišās puses, bet daudz ko tur jaunu var uzzināt. Savukārt, trešā mūsu darbības vieta ir Fablo Liepājs. Šajā darbības vietā vairāk varbūt vecāko klašu bērniem ir saistošāk, jo tur tās zināšanas ir gana jau tāds advancētāks nepieciešams. Un šī ir vieta, kur pie mums var izmantot dažāda veida tehnoloģijas. Populāros 3D printerus, CNC frēzi, lāzergriezēju, vinilgriezēju, var apdrukāt maisiņus, krūzītes, kā bildē jūs redzat, dažādas elektroiekārtas, visādas lietas, un galvenais mērķis ir, mēs liekam akcentu ne uz to, ka tu atnāks pie mums apdrukāt krūzīti, bet to, ka tu atnāks pie mums un iemācīsies šo tehnoloģiju, lai pēc tam tālāk tev būtu šī pirmkārt interese šo tehnoloģiju izmantot, sapratne, kā to darīt un jau praktiski darboties. Šī, var teikt, Liepājā ir tāda ideāla vieta skolu mācību uzņēmumiem, tad, kad viņi mēģina testēt, prototipēt un arī pēc tam jau varbūt ražot, tad to visu var darīt šeit Fablabā. Lūk, un viens tāds labās prakses piemērs, ar ko mēs tiešām lepojamies un gribam ar jums dalīties, ir par to, kā mums šeit Liepājā ikdienā ir tāds darbības veids, kā mēs viņu saucam par brīvpiekļuvi. Un principā gan STEM mājā, gan dabas mājā katru darbdienas rītu pie mums brauc 2 reizes uz katru no mājām, brauc 2 autobusi, viens vienā stundā, pēc stundas brauc otrs autobus un atved bērndārzu bērnus. Grupiņas, šis transports ir pašvaldības apmaksāts un ir bez maksas. Un principā, jā, visiem Liepājas bērndārziem ir iespēja apmeklēt šīs telpas pie mums, izmantot mūsu materiālu tehnisko bāzi. STEM mājā mācās LEGO robotiku, savukārt dabas mājā apgūst kādu no dabaszinību nodarbībām. Un kas šeit ir būtiski, ko mēs praktizējam, mēs regulāri veicam pedagogu mācības, apmācam, kādas tēmas šeit var mācīt, kādus materiālus izmantot, visu parādam, visu izstāstam, atbildam uz visiem jautājumiem, un principā šiem pedagogiem ļaujam darboties mūsu telpās, ar savām klasītēm, savām grupiņām. Tā kā atsaucība ir ļoti liela, jūtamies novērtēti šajā ziņā un skatāmies, protams, kā mēs varam pēc iespējas plašāk arī turpmāk attīstīt materiālo-tehnisko bāzi. Tā kā tas ir tās prieks, ko mēs priecātos, ja šo te no mums tiešām kopētu, jo tas ārkārtīgi labi strādā, jo un Pēters par to arī sīkāk pastāstīs, ka tieši caur šo te pozitīvo pārdzīvojumu, praktiski darbojoties bērni šīs zināšanas nostiprina cik daudzreiz vairāk atcerās nekā tad, ja tas ir tikai vienreiz pateikts. Lūk, bet to jūs arī noteikti savā darba gaitā arī noteikti esat pārliecinājušies. Lūk, tas ir īsumā no manis par zinātnes centru Liepājā, kā mēs darbojamies, bet, jā, kā jau Baiba sākumā minēja, galvenais stāstītājs šodien būs Pēteris, un Pētera loma zinātnes centrā šeit Liepājā ir unikāla, šeit tūmā, un varbūt kaut kur, varbūt Latvijā vēl kāds tāds ir, bet jā, zinātnes teātris ir īpaša tāda niša, īpaša tēma, ļoti unikāla ar to, kā praktiski un dzīvi atraktīvi parādīt, attēlot zināšanas, varbūt tādas nopietnas lietas, atraktīvi tā, lai bērniem tas paliek atmiņā. Pēters šajā tēmā ir absolūts eksperts, tāpēc es labprāt dotu vārdu Pēterim. Jā, paldies, Ieva. Es ceru, ka mani dzird un mani redz visi mazajā ekrāniņā, tā kā stūrītī vai kur nu katram ir. Varbūt kāds man var padot ziņu kaut kādu, vai mani tiešām visi redz, jo es redzu, tiemžēl, tikai to ekrānu. Kārtībā, tu vari droši runāt. Ļoti labi, burvīgi. Jā, mēs arī esam mazliet spiesti pielāgoties, un es esmu pārveidojis savu datora opciju par to, lai es varētu jums arī kaut kā parādīt kaut ko vairāk nekā tikai sevi sēžot pie rakstām galda. Ja, tad es esmu Pēteris Lapiņš, un es bija laiks pirms Covida, kad es biju profesionālā teātra aktieris, bet tad uznāca Covid, un tad es izdomāju, ka jāiet mazliet zinātni pamācīties. Un tad, kad es aizgāju mazliet zinātni pamācīties, tad sanāca pēkšņi nonākt šeit zinātnes centrā un atrast tādu interesantu logu, kas ir mēģināts savienot zinātni ar teātri, kur satiekās racionālais prāts ar tādu emocionālu prātu.
Un tad tagad tajā visā kopā atrast to kopsaucēju, un tad to kaut kādā veidā iedot bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, visiem, kam tas varētu interesēt. Redz, tik tālu tā ātri pārskanot pāri, kā es te nonācu un kas es tāds esmu. Tad, tālāk, kāpēc zinātnes teātris tad šeit ir un kāpēc viņš mums ir vajadzīgs? Ja? Un tad cilvēki jau sen ir izpētījuši to, ka bērnam uztverē, ne tikai bērnam, arī pieaugušam cilvēkam, tad caur šo emocionālo pārdzīvojumu kaut kādu mainās šī uztveršanas spēja. Tātad, ja tas ir ļoti pozitīvs, patīkams emocionāls pārdzīvojums, tajā brīdī viņam tā atmiņa labi strādā un tas saglabājās. Protams, ir arī negatīvā puse, kurā, ja tas ir negatīvs pārdzīvojums, tad arī viņš spēj kaut kā izslēgt no savas atmiņas ārā tās lietas. Un mēs te cenšamies iet uz to pozitīvo, protams, pusi, un tādā veidā atvieglojot šim bērnam šo te atmiņas atvēršanos un saglabāšanos šajā visā, un sevišķi STEM jomā, matemātikās, visās inženierzinātnēs, ķīmijas eksperimentos, fizikas eksperimentos, visos šajos te. Un caur teātri tas ir iespējams izdarīt to visu, un izveidojot caur joku, caur vēl kaut ko mēs varam tātad dot šim bērnam caur smaidu iemācīties kaut ko, kādu vielu vai vēl kaut ko. Šajā gadījumā mēs, protams, nestrādājam kā skola, mēs neesam, teiksim tā, precīzi neiemācīsim formulas vai kaut kādas tādas lietas. Jā, mēs varam viņas pieminēt nejauši kaut kur garām ejot tajā visā stāstā, bet to mēs atstāsim skolotājiem darīt. Un, lai skolotājs māca formulas un liek iekalt reizrēķinus un visu pārējo, mēs meklēsim ceļu, kā to reizrēķinu kalt vieglāk. Bet mēs nemācīsim viņam to reizrēķinu no nulles tādā ziņā. Redz. Un arī es esmu šeit tāpēc, lai jums, kā pirmsskolas pedagogiem, vismaz lielākai daļai šeit, ja es saprotu, ka man tomēr šeit ir pirmsskolas pedagogi, un man ir kaut kādā veidā jums varbūt tās jāpalīdz atrast veidu, kā tiem bērniem forši parādīt kaut ko. Un pirms es ķeršos un rādīšu jums tādus praktiskos piemērus, kā es to izprotu un kā to varētu darīt, ātri pārskriesim pāri mūsu piedāvājumu izrādēm, kas mums ir, tāpēc, ka tajās izrādēs, labi, tas ir citām vecuma grupām, bet tas ceļš, kā es līdz tam esmu nonācis un kā es esmu atradis to veidu, kā runāt par šīm tēmām. Attiecīgi, viņš jau principā apakšā visiem ir vienāds. Palielam. Redz, un tad, tad es domāju, ka mēs varam pārslēgties uz pirmo manu zinātnes teātri bildītēm. Ja, tie, kas redz slaidus, tie redz, ka tur ir tāds pirāts, un šie ir pirāta stāsti, kur tēls arī man atnāca pilnīgi tā nejauši, tāpēc, ka bija eksperimenti. Pārsvarā, visi šie eksperimenti, tie ir, kā es viņus saucu, tie ir drošie eksperimenti. Šos eksperimentus mēs visus varam atrast, principā, TikTokos un vēl vis kaut kur tos rāda. Un, vismaz vienu lielu daļu, ne visus, bet vienu lielu daļu var. Un man bija jāatrod tēls, kas saista visus šos eksperimentus kopā. Un tas pats vienalga kādai vecuma grupai, tev ir vajadzīgs izveidot, taisot zinātnes teātri, tev ir jāizvelk cauri kaut kāda līnija. Un ir kaut kas, kas satur šo līniju kopā. Tātad manā gadījumā es esmu atradis, ka man ir tēls, kas šos konkrētos eksperimentus spēj saturēt vienā tematikā iekšā, lai tā tematika būtu viena un viņa neizšķīstu, ka es pēkšņi stāstu par Jāni traktoristu un paralēli pārslēdzos uz skaistāko pasaku balli Disneja multenē. Ja? Tādā veidā, lai man nav šīs te galējības, lai viņš tomēr ir viens stāsts par kaut kādu konkrētu tēmu. Ja? Un te arī pirātam, protams, mēs sākam ar tādiem mierīgākiem, mazākiem šiem te eksperimentiem, un viens no tiem eksperimentiem jau kur ir pirmā bildē redzams, un tas ir vienkārši eksperiments ar ūdeni, varētu teikt. Un to eksperimentu jums šobrīd arī parādīšu, ja? Tātad, ļoti labi, paldies. Indra jau pārslēdza man, lai es varu redzēt arī sevi pats bez tā visu un varu jums visu parādīt. Tātad, pirmajā bildē mums vienkārši paplāte, kurā pirāts stāsta, ka reiz viņam vajadzēja
pārceļot tikt pāri jūras līcim, nepamanītam, un tad, kā viņš to ir meklējis izdarīt. Ja? Un tad viens no tiem veidiem ir tas, ka ņemam laivu, metam virsū uz galvas un brienam iekšā tagad tajā ūdenī un skatāmies, kas notiks. Un forši, zem laivas mums ir ko elpot, mums izveidojas gaisa kambaris, ko mēs forši varam elpot, un tas viss strādā, un mēs varam iet, un to mēs varam pārbaudīt tādā veidā, kā, piemēram, krūzē iemērcot iekšā, ja mēs redzam, ka mēs tur varam iedabūt iekšā gaisu tai krūzē, šādā pašā veidā, tai kamerā to ir diezgan sarežģīti parādīt, bet, jūs sapratāt. Un arī bērnam to parādot, vai vēl labāk ieliekot salveti iekšā glāzē, un tad iemērcot šādā veidā salveti paliks savs, kad izņems atkal ārā. Un tad tas bērnam var aptaustīt, un viņš patiešām tic tam un redz. Un pirātam tas ir stāsts no viņa piedzīvojumiem uzreiz. Un tagad mums vajag uztaisīt to līci, kas mums ir jāpārbrien pāri, kuras vienkārši paplātē ielai ūdeni. Klasisks triciņš tāds, svecīte. Ieliksim sveci pa vidu, mēs aizdedzināsim sveci. Tā. Un tad, kad svece mums deg, mēs varam mierīgi uzlikt virsū tātad šo te glāzi, kā mēs ejam iekšā ūdenī, un esam paņēmuši līdzi lāpu, lai gaisma būtu, un pēkšņi tā lāpa nodziest, gaiss mums beidzās, nav ko elpot, jābēg ārā, un ūdens arī vēl smeļās pie visa klāta iekšā, man būs grūti, laikam, pienest, bet es mēģināšu pienest tuvāk kamerā, lai ja tā kā redz iekšā, tu pie tās sveces ir ūdens, tā, man tā mazliet pazūda bilde, es to sānu mēģināšu tā, lai es nolēju visu zemi tikko. Labi, tas ir, kā saka, mēs arī pirmo reizi webinārā rādam trikus, bet tādā veidā, tātad, ja man ievelkās ūdens iekšā, gaiss ir izdedzis, un tad, stāsts no pirāta. Tātad, šis ir viens. Ar šo mēs sākam vienkāršākie eksperimenti. Protams, viņi bērniem bieži vien ir garlaicīgi, un viņi neinteresē, un viņi sēž un žāvājās, un saka, šito es tiktu kā redzēju, un tā. Man vienmēr uzreiz jautājums, labi, redzēju tiktu kā forši, bet vai tu zini, kāpēc tā notiek? Vai tu vari man pateikt, kāpēc tas tā notiek? Un ja viņš nespēja atbildēt vai kaut kā, tad man uzreiz iemesls pastāstīt. Klausies, te ir tādu pavisam vienkārši to padomā. Ja tu sadedzini gaisu, viņam kaut kur ir jāpaliek, kaut kas mainās no tā visa, un temperatūru izmaiņas, uzsilstot, izplešās, audziestot, saraujās. Ja? Un viss tas ietekmē to visu, kāpēc tas ūdens tur tiek iesūkts iekšā, un tādā garā, un kāpēc svece nodzisa, un viss pārējais, un tu vari viņu mierīgi izstāstīt. Un, ja gadījumā gadās, ka bērns uzdod tādu jautājumu, uz kuru tu nevari atbildēt, lai gan tev principā, kā tev ir jāvar atbildēt uz visu, bet, ja viņš uzdod, tas ir vairāk attiecās mazāk uz zinātnes teātri, vairāk uz zinātnes šovu, tu vienmēr vari pateikt, ļoti labs jautājums un atzīties, es neesmu paskatījies, bet es apsolu, tad, kad tu nākamreiz atnāksi pie manis, un pajautāšu šo jautājumu, es pilnīgi noteikti būšu paskatījies un varēšu tev atbildēt uz šo jautājumu. Jo tas ir pilnīgi normāli, ka mēs nezinām visu. Bet ir tā pieklājīgi smuki ar to bērnu jāsarunā, ka mēs sarunāsim, ka mēs noskaidrosim šo lietu kopā. Tas ir pirāts sākumā uztaisa šādu eksperimentu, un tad viņš iet cauri visiem saviem stāstiem, dažādiem piedzīvojumiem, kaujām, visādām, vēl kaut ko. Pirāts, protams, nevienmēr ir labs, pirāts ir arī ļauns reizēm, bet es cenšos būt labs pirāts ar tiem bērniem un draudzīgs un pa draudzīgo un visu pārējo, lai mums ir pozitīvās emocijas un tādā garā. Un pašās beigās, kad pirāts tad tagad ir nonācis līdz tam grandiozam finālam, ka man tagad ir īstenībā jāatvadās no jums kaut kādā veidā. Tajā brīdī pirāts iztaisa vislielāko triku. Un lielākais triks man ir šāds te bačoks, es viņu saucu, tas nav pareizi latviešu valodā teikt bačoks, tā ir liela pudele, kurā kādreiz ir bijis dzeramais ūdens iekšā, un šo te bačoku es viņā iepildu izopropila alkoholu. Šajā gadījumā, kā pirāts, es saku, ka tas ir rums, ko es tur iepildu iekšā, jo pirātiem, es zinu, ka ir slikti teikt, ka patīk, bet pirātiem patīk rums, bet tas ir slikti tādu lietot. Un tad es cilvēkiem sastāstu, ka tas tagad ir baltais rums, tas, ko es te tagad ieliešu tajā pudelē. Un tad, kad es te viņu tā smuki tā sālēju,
Te var tā droši daudz ieliet iekšā, jo pirms tam es esmu uztaisījis vienu triku ar bišķi, kur viņi redzēja, cik forši tas izskatījās. Un tad, kad es paņemu to lielo pudeli, tad viņiem visiem ir lielās ovācijas pirms pašām beigām, jo viņi jau nezin, kas tad īsti būs, kā tā pudeli man lidos vai ko viņa darīs, kā tas īsti būs. To mēs tūlīt paskatīsimies, kas tad mums te sanāks. Ja? Mēs tātad iztaisam tik tālu, un tad mums vajadzētu lieko daudzumu izliet ārā atkal, lai mums nav. Jo mums jau nevajag to šķidrumu. Te mēs visu, ko gudru varam stāstīt pa vidu. Visu, kad ir šķidrumu, nevajag. Mums jau vajag tikai garainīšas un to visu, lai tas sajautās ar skābekli, kas ir mums apkārt gaisā un tādā visā garā. Un tā, ka tas mums tagad viss ir izdarīts, tad es varu mierīgi nostāties. No sākuma es viņiem piedāvāju, kas varētu šaut viņiem virsū, bet, protams, es to nedarīšu. Bet tad es viņiem atvedos un saku, bija prieks jūs visus pazīt. Un cerams, ka man sanāks turpināt šo webināru. Jā, īsāk sakot, viņš tā skaisti izdeg. Tā, redz, tik tālu. Tas ir stāsts par pirātu. Pirāts iziet ar tādiem ugunīgiem eksperimentiem un ekspresiju visu. Viņš ir bērnu vecuma grupai pirmsskola. Pirmsskola un bišķiņi varam varbūt padomāt, sākuma skolai laikam drusciņi pa jaunu būs, bet principā pirmsskolai ļoti piemērots šis ir. Tālāk. Ejot tālāk, jūs jau redzat fotogrāfijas no nākamais man ir sastingušies dārzs, kurā arī es tā arī turpināju iet caur šiem stāstu tematika cauri saviem, jo es esmu viens pats uz skatuves, nekā dialogu es varu veikt vienīgi ar jums, ar skatītāju tajā brīdī, un man ir šie stāsti. Un tad šeit man ir dārznieka stāsts. Stāsts par dārznieku, kuram ir sapnis kaut kāds, kur viņš grib piepildīt šo savu sapni un visu pārējo. Viņam ir nepieciešama kaut kāda palīdzība no kāda, un šajā gadījumā viņš ir atradis kā palīgu šīs te vielas. Tātad šķidro slāpekli, kas ir mežonīgi augsts un gandrīz mīnus 200 grādi. Un otrs viņa draugs ir sausais ledus. Un tad sauso ledu, un tad ko mēs varam izdarīt? Mēs varam sasaldēt tātad augus, mēs varam sasaldēt, apsturēt šo laiku manā dārzā, lai saglabātos mūžīgais skaistums tieši šajā mirklī, šajā momentā. Un tur mēs visu, ko varam, un visi eksperimenti iet cauri, izmantojot šīs te divas lietas, tātad sausais ledus un šķidrais slāpeklis. Un vienā brīdī mēs nonākam arī līdz tam, ka mums ir jātaisa bērniem izklaide, ar ko bērni varētu spēlēties manā dārzā, kad dārzs tagad ir gatavs, ja ko mēs varam darīt šajā dārzā visā. Un viena no tām lietām, kur mēs nonākam, man ir uztaisīta tāda uzparikte, kur pašā sākumā es ar šo uzparikti veidoju, kā es to saucu par mākoņu dušu. Pēc garas pastaigas manā sastingušajā dārzā mēs varam ieiet mākoņu dušā. Un savā ziņā melots jau nav, jo mākoņā visā mūsu atmosfēras sastāvā mākoņos visur mēs varam atrast gan slāpekli, gan CO2 gāzi, kas šajā gadījumā ir sausais ledus. Ja? Un redz, kur man te tas sausais ledus ir. Diemžēl es esmu aizmirsis savus cimdus, līdz ar to es ievēršu, nevis iegrābšu. Jā, paldies, Indra. Ļoti labi. Tātad, jā, mēs iebaram, tas nekas, te sausie ledi nav tik traki, viņi ir tikai mīnus 78 grādus augsti. Ja? Tātad, ar plikām rokām viņu ilgi turēt rokā nekādā gadījumā nedrīkst, var dabūt apsaldējumu, bet redz, ka es esmu uztaisījis šādu te trauku, kuram ir caurums galā, un sauso ledu. Ja māk pameklēt, tad var atrast, jebkurš nopirkt. Arī jūs varat atrast, kur viņu nopirkt, kur viņu iegādāties un kā viņu dabūt. Ja, un tajā brīdī, kad es redzu, kur uzlēju, pirmais jau man ir migla, ja, kas nāk ārā. Pirmie dūmi un viss pārējais. Tad ir nākamais. Mēs uztaisam hops, un ar šādu te mēs varam aiziet pagaršot. Es pazūdu no kadra, jo manī priekšā ir dūmi, es nākšu šitā. Ja, un ja mēs viņu tā pagaršojam, tad viņš garšo tā kā minerālu ūdeni. Jā, minerālu ūdens, un tur var visi, jo tas ir CO2, tas pats, kas ir sagāzētā minerālu ūdenī iekšā. Redz, un tagad man šeit ir uztaisīta šī uzparikte, un man ir vajadzīgs paņemt vienu bļodu vēl klāt, un tad mēs varam paņemt vēl klāt visparastāko burbuļu ūdeni, kur mēs varbūt esam ielējuši mazliet smukākā traukā kā šis, bet, piemēram, kolbā kādā vai kaut kur, vai pēc tematikas piemeklētā traukā, lai mums būtu autentisks viss.
Tā mēs iespraužam šo šļauku te iekšā šobrīd, tūlīties visu uztaisīsim, tā ir, un pamēģināsim pastīties, kas mums šeit šobrīd notiks. Vai mums izdosies? Jā, mums izdodas burbuļu aparāts tagad. Jā, un mazliet burbuļi ir interesanti ar to, ka viņos iekšā ir dūmi. Jā, tātad, ja es pieliešu mazliet vēl klāt šitam silto ūdeni, dabūsim vairāk šos te dūmus baltos, uzliekam virsū un aiziet, mēģinam uztaisīt tātad bērnu rotaļu laukuma dūmus, jā. Kaut kā baigi stipri, jā. Vājāku vajag, bišķi pa traku. Burvīgi. Hop, un pokš, jā. Ļoti labi, pokš, te var redzēt, ka viņos iekšā ir tie dūmi, jā, ieiet iekšā, un tādā veidā mēs varam staigāt riņķi, spēlēties vēl ar bērniem un vispārējo darīt. Tā, labi, šo mēs liksim tagad atkal maliņām. Nu redz, tik tālu tad ir ar šo te, un vēl, protams, mēs pašās beigās vienmēr varam uztaisīt dūmu sprādzienu, ko jūs jau redzat arī šī te slaida pēdējā bildē. Jā, tur ir taisīts dūmu sprādziens ar šķidro slāpekli, kur arī vienkārši uzliejam karstu ūdeni, un viņš vienkārši, galvenais pašam sev virsū neuzraut to visu, bet izskatās iespaidīgi. Un atšķirības starp sauso ledu un šķidro slāpekli ir tāda, ka sausais ledus izveido tādus ļoti kuplus zemus dūmus, kas plūst šeit pat lejā, un tā ir kā mīgla, kas kāpj augšā no upēm un no visa. Tas viss ir vienkārši stāstam par visu, kas mums nāk prātā, izejot no tēla, ko tēls grib, kāpēc viņš to dara. Visam apakšā, ko tēls grib. Nu, redz, un tādā veidā tad mēs arī izejam cauri šim te tēlam dārzniekam, jā, un visu izdaram. Tā, man te mazliet ir ātri jānovāc maliņā tas. Tā, ļoti labi. Nu tā, kas mums tālāk pēc slaidiem mēs nonākam tālāk pie stāsta par gaismu. Stāsts, kā pieredināt gaismu, radās arī interesantā veidā. Man bija dažādi veidiņi, kā parādīt gaismu, ko ar viņu mazliet padarīt, un tā vajadzēja izveidot šo te izrādu. Un atkal es apstājos pie tā, ka man bija jāatrod šis te tēls, kurš ies cauri, tēls, kas to dara, kā savienot visus šos te veidus kopā. Jā, vienalga, vai es runāju par matemātiku vai kaut ko, tas ir tieši tas pats, man ir jāatrod kaut kas, kas to visu apvieno, lai tas būtu interesanti. Un tajā brīdī es paņēmu rokās mazo princi grāmatiņu un sāku viņu lasīt. Un tur es nonācu līdz tādai sadaļai, kur mazais princis tā kā ceļo pa tām planētām un satiek tādus individuālus tēlus. Jā, un viens no šiem tēliem bija tāds gaismas sargs. Jā, un kā izrādās tāda izzūdoša profesija, un es tā romantiskā garā lasu to grāmatiņu un saprotu, ka jā, šis varētu derēt. Es patiešām varētu spēlēt gaismu kā gaismas sargs, un es varu iet no vēstures cauri līdz mūsdienām, kā šī profesija ir izmainījusies. Ja man sākas ar to, ka šis te cilvēks vai tēls, kas sargā šo gaismu, kas staigā pa vecām Viktorijas laika Londonas ielām un dedzina ielas eļas lampas, iededzina un nodzēš no rīta un rūpējas par to, lai tas viss strādātu, ka viņš pazaudē šo savu darbu, jo ienāk elektrība, bet tomēr varbūt nē. Un tajā brīdī es padomāju, viņš taču izmainās uz elektriķi. Viņš sāk rūpēties par elektrības vadiem un par to, lai tā elektrība tagad plūstu. Un tādā veidā pamazām mēs attīstamies un mainamies. Un īsti nepazūd šīs profesijas bieži vien, varbūt mēs pat neesam pamanījuši, bet viņas vienkārši nomainās uz citu pilnīgi. Jā, piespiedu kārtā iespējams, bet tā ir mūsu attīstība pasaules, kā pasaule attīstās. Katra profesija kaut kur citur. Nu redz, un tajā brīdī, kad es atradu šo te tēlu, tajā brīdī man vairs nebija problēmas. Tajā brīdī es varēju sākt spēli ar vēja lukturiem un visu pārējo. Es varu uztaisīt apgaismojumu, kā senais teātris tika izgaismots ar sveču apgaismojumu lampām, jā, un norunāt Šekspīra monologu, visu pārējo, un tādas lietas. Un viena no tām lietām, kas man ir šajā te, ko jūs redzat arī tajā bildē, ir šī lēca vienkārši, lēca, un man ir lāzeris, ja? Un tajā brīdī, kad es to lēcu spīdiņu tajā lāzerī iekšā, tajā brīdī es varu rādīt, kā man, cik skaisti, kas man notiek ar to staru, un kur viņš man iet, viss kaut kur mūk prom vai nemūk prom, vai kur tā kaut kā tā forši jāatrod, noķert tādu foršu vietu, lai jūs redzat.
Jo man, piemēram, uz rokas mainās viņam tas tā vieta, bet nu jā, kamerā var redzēt. Šobrīd, man liekas, ka var redzēt šo te staru, kā viņš laužās, ko viņš dara, kur viņš iet, ja? Un tādā veidā spēlēties ar viņu un uzdevumu, kaut kādu uzdevumu veikt. Kāpēc es šo staru jums rādu? Kāpēc man ir lēca? Kas es pa tēlu atkal esmu? Kas es esmu pāraudzis no gaismas sarga, no elektriķa uz kaut ko? Kas es esmu atkal tālāk? Jā, tas ir, es teicu, par šo visu man jāizstāsta jums, lai es varētu jums parādīt to ko es gribu jums parādīt pašās beigās. Ja? Un tādā veidā tad no gaismas sarga mēs pēc tam pārējām tālāk uz vectēvu. Man ir arī vectēva garāža, kurā ir vectēvs ar moci, ar motoriem, ar cilindriem, virzuļiem, ar spiedieniem, ar visu kaut ko. Un viņš priecājās par katru bērnu, kas pie viņa ciemos atnāk, un viņš uzņem viņus savā garāžā, un viņš saprot, ka viņam ir iespēja viņiem kaut ko dot. Viņš redz, ka bērns spēlējās ar skrūvspīlēm, bērns ir priecīgs par šīm skrūvspīlēm, ja, un bērns pienāk pie vectēva un saka, vecotēv, tas ir mans mīļākais instruments. Es prasu, kāpēc? Tāpēc, ka viņš ar viņu var saspiest lietas. Ja? Un šādā veidā tad arī vectēvs iet un stāsta par to, kas par spiedienu, kur viņš rodas, kas tas tāds vispār par zvēru ir. Ja? Un joks, protams, par to, kurš tad spiež uz zemi vairāk. Ja? Sieviete ar augstpapēžu kurpes papēdi vai zvilonis ar savu pēdu. Kuram tad tas spiediens ir lielāks uz to zemes virsmu. Un beigās, ka tur visu atskaita, saņem aprēķinu un sadara, sanāk, kā abi divi spiež tā kā vienādi uz to zemi. Jā, jo viss tas ir plaknē. Jā, cik tad liela tā plakne apakšā ir. Papēdi maziņš puļķīts apakšā, kas pret zemi spiež ar zilonim, ir tāds liels pēdas. Jā, un tieši tāpat jūs varat sēdēt uz naglu krēsla, jā, un nesadurties šī paša iemesla pēc un tādā veidā. Un tad vectēvs arī tā turpinot stāstīt, jā, ar šiem piemēriem mēs varam nonākt pie piemēra ar šīm te špricēm visvienkāršākajā variantā. Jā, šeit mums ir liela plakne, šeit mums ir maza plakne, un tādā veidā mēs varam arī paspēlēties ar tiem jauniešiem, jā, jo mēs varam paspiest vienu iekšā cilindru, otru cilindru iekšā, un tā mēs spaidam, spēlējamies un saprotam, ka ja es iespiežu tagad 10 mililitrus no mazās šprices lielajā špricē, lielā šprice pakustās tieši par 10 mililitriem un ne vairāk, ja? Un tādā veidā. Un kas notiek interesants tajā brīdī, kad šeit iedabu iekšā vēl ūdeni, cik viņš izmainās, tā visa spaidīšana, viņa vairs nav mīksta. Šī šobrīd ir tā, kā es varētu nosaukt viņu par pneimatiku, ja, jo te ir gaiss iekšā, un neko līdz es tur ielaju ūdeni iekšā, es jau to nosaucu par hidrauliku, ja, ļoti sarežģītā vārdā, un tajā brīdī, kā es viņu nosaucu par hidrauliku, tajā brīdī ir nākamais piemērs, ko es jums varu parādīt, hidraulika, ja. Es domāju, ka bērndārza vecumam šāds te aparāts ļoti patiktu. Un tas ir paštaisīts aparāts. Pilnīgi. Špricītes, trubiņas un šādi te no kartona veidoti, principā, stiprinājumi, ar ko viņš turās kopā. Un tajā brīdī, kad tas bērns var te sākt pastrādāt kaut ko ar savu, tā viņš jāizkustina, jo man jau viņš ir mazliet iesērējis. Un tā, ka viņi tā kā drusku izkustina, tad jau es varu sākt, kur viņu te kustināt. Ja, tagad man te sāk kustēties tam špricēm, es viņu varu darbināt uz visādām pusēm, jo viņš man cilājās un darbojās, ja, tādā veidā. Redz, tas, kā piemērs. Es saprotu, ka man ir jāsteidzās, un es atkal aizrunājos, jo es gribu par visu izstāstīt, pilnīgi visu. Labi, ātri. Pēdējais. Nē, priekšpēdējais. Paņemsim Ziemassvētku vecīti. Vislabākais joks, kā Ziemassvētku vecītis tiek iekšā pa skursteni? Ļoti labs jautājums, tas ir visiem, un visi bērni priecīgi mēģina iestāstīt man, ka man pa galvu lēkājot šitais Rudolfs un mēģina iespiest man iekšā pa skursteni, ja, gluži nestrādās tā, un es domāju, es parasti viņiem saku, man diezgan sāpēs, ja man tur sāks Rudolfs lēkāt un vēl visu kaut ko darīt, bet tad es viņiem parādu, kur ir noslēpums, jo noslēpums īstenībā slēpjās izdomātā, es jums saku, ka izdomātā lietā, ja, bet šeit ir ļoti jāuzmanās, nedrīkst aiziet pārāk tālu pasakā.
Un tas ir ļoti grūti. Spēlējot Ziemassvētku vecīti, kas jau ir tāds gandrīz pasaku tēls. Mēs zinām, ka ir īstais Ziemassvētku vecītis, bet būsim godīgi, mēs arī zinām, labi, neiešu šajā laukā iekšā šobrīd. Sanāk mazliet piedzējot klāt pasaciņas, ja? Un tad viena no tādām pasaciņām, kas ir tad tas, kā tad es tieku pa tiem skursteņiem iekšā. Nu, ja mēs iztēlosimies, ka šis ir mans skurstenis, ja? Un apakšā ir kamīns. Un es vienmēr saku, kamīnam, lai es tiktu iekšā, vienmēr ir jākurās. Ja kamīns nekurās, es iekšā nevaru tikt, tad es nāku pa durvīm. Ja? Un pieņemsim, ka reku šitas skaistais baloniņš rozā esmu es, ja? Un tad attiecīgi, redz, ka sanāk tā, ka es te iekšā, netieku es iekšā, es esmu resns, es netieku iekšā, nekādīgi. Ja? Un tajā brīdī, kad es tagad iekurināšu apakšā kamīnu, es tikšu iekšā. Un tas viņam tīri labi patīk. Tā, es nedabūšu iekšā, man kaut kas smalkāk šito visu vajag sagriezt tā, lai viņš man teikt tā, un tas viss te notiek, ja. Šitā te mēģināsim aizkurināt, ja. Tad mēģināsim iekurināt. Un es tagad viņu iekurinu, iemetu iekšā, un es pats lēcu, sēžos virsū kamīnam, un es plakšu. Viņš iekšā. Un redz. Un tā es tiku iekšā. Tur, kur man ir jātiek iekšā. Tad nāk nākamais jautājums. Kā tikt ārā? To es jums izstāstīšu, ja jūs atbrauksiet ciemos. Jo ārā arī var tikt ļoti interesantā veidā. Un paldies Dievam, ir dažas mājas uzbūvētas ar kājām gaisā, lai es bērniem varētu iestāstīt, kā esmu aizmirsis viņas apgriezt atpakaļ. Tā kā izmantojam šādas lietas. Redz, labi. Tā. Esmu jums apmēram parādījis kaut ko, kas te iet. Jūs varat redzēt, šeit vēl ir dažas bildes. Šī izrāda gan ir pirmsskolai, šī ir melnā kurmja piedzīvojumi. Un šeit ir ļoti vienkāršiem veidiem. Es pastāstu, es esmu pats melnais kurmītis, kurš dzīvo, kurš šeit dzīvo un kurš mēģina izstāstīt par to, kāpēc kurmīti nevajag, kāpēc mani nevajag nīcināt ārā, ko es daru labu un tā. Un šajā gadījumā es jums uzreiz arī sākšu rādīt tad to piegājienu, kā es izprotu šo visu darbību. Ja? Un es nākšu mazliet tuvāk te pie kameras tagad, lai es varētu, man ir austiņas, lai es varētu runāt ar jums normāli. Un jūs mani varētu gan dzirdēt un visu pārējo, jo savādāk, ja es bez austiņām aiziešu tur kādus 3 metrus tālāk, nesanāks dzirdēt mani. Tā, tad. Viena no manām pašām mīļākajām lietām, ņemot vērā, ka es paralēli strādāju arī Leļu teātrī šobrīd, tātad šī ir iespēja iesaistīt klāt šajā visā stāstā objektus. Un objektu teātris ir tāda lieta, ka mēs izmantojam esošās lietas, kas mums principā ir par rokai. Nevis lēles, bet ikdienišķas lietas. Mēs visi zinām, kas ir tas. Vēlams izmantot tīru. Šī ir tīra, jauna, svaiga zeķe. Ja. Tātad zeķe. Mēs varam uzvilkt zeķi savā rokā. Tad, kad mēs esam uzvilkuši zeķi rokā, mēs viņu apskatāmies. Pirmkārt, kas tas tāds, ko mēs varam izveidot? Protams, ka mēs varam izveidot tārpiņu, kaut kādu čūsku, vēl kaut ko. Bet, ja mēs kaut ko pielabojam klāt, tur kaut ko paveidojam, pamainām un pieliekam, varbūt tās tajā brīdī maziņu elementu klāt un pat nepiešujam, bet vienkārši pieliekam. Redz, kur es arī skatos mazliet bildē, kas man te sanāk, lai es varu izveidot. Es jau te varu sākt izveidot draugu kurmi. Ja? Tātad, un te ir moments. Vai jūs runājat šādā veidā, skatoties uz bērniem, ar acīm bērniem, stāstot, kurmis un kurmis staigā un tā. Tas ir viens veids, kad jūs spēlējat. Šis veids nav īsti līdz galam labs, jo jums vajag skatīties uz kurmi. Tas ir tas, ko es gribu pateikt, jo strādājot ar objektu, ar lelli vispār kā tādu, mēs skatāmies uz lelli un spēlējam ar viņu. Labdien, bērni! Kāds prieks jūs redzēt, jūsu gan šodien ir daudz atnākuši paskatīties uz mani. Sakiet, vai man te ir arī kāds ienaidnieks? Jo, cik es dzirdēju, man ik pa brīdim kāds mēģina, iznīdēt no sava dārza. Bet nedariet to, jo, padomājiet paši. Ja jūs mani iznīdēsiet, jūs manās alās, manā vietā satiksiet
ūdeņžurku. Un ūdeņžurka apēd jums saknītes visādas augiem, ko no viņa tur var atrast. Bet kamēr es esmu dārzā, izdzenu prom ūdeņžurkas. Nu, es mazliet uzroku jums to dārzu, bet tas arī viss. Es nekaitēju. Nu, tādā veidā mēs varam spēlēties ar šiem bērniem, un mēs varam likt klāt, labi, šajā gadījumā jūs redzat piemēru, kurā mēs varam runāt par bioloģijas tēmām, kur mēs esam paņēmuši kaut kādu tēlu, kas ir tepatās blakus par bioloģijas tēmām, bet es saprotu, tā lielākā sāpe visiem ir tā, kā to matemātiku mācīt. Ja? Nu, īstenībā jau man liekas, ka bērniem vajag problēmas ar pamata matemātiku nav ar skaitļiem, jo viņiem pat viņa ļoti patīk. Problēmas parasti sākās, tā, ka tos ciparus nomaina burtiņi, tas gan vēlākās klasēs, ja tad sākās mazliet grūtāk viņiem paliek, un tad tā interese tur sāk svārstīties. Bet arī ar pamata matemātiku ejot, šeit jūs jau bildē redzat piemēru, kurā ir stūrītī ir tāda kaste ar acīm kopā ar bērniem uztaisīta kaste. Šajā gadījumā šī ir ciparu kaste, ja? Un mēs varam sākt spēlēt teātri ar šādu kasti. Un kāpēc man patīk šīs lietas ar tām kastēm? Bērni pēc tam, ja šīs kastes stāv turpat plauktā kaut kur vai vēl kaut kur, viņi viņas ņems un viņi sāks atkārtot to, ko viņi tikko redzēja. Viņi tikko redzēja foršu gabalu, kas viņiem patika, un viņiem patika šis tēls, un viņiem ir ļoti viegli viņu atkārtot. Galvenais, lai viņiem ir viegli atkārtot viņu. Un viņi ņem un savā starpā sāk atkārtot vielu, spēlējoties tieši ar to, ko mēs tikko redzējām. Nu, tas jums arī noteikti nekas nav svešs no visa šī. Un viss, kas mums ir vajadzīgs, tātad mums ir draugs kaste. Jā. Šajā gadījumā man ir kaste, kura man ir sagatavota, kā jūs redzat, ar ciparu 7. Pirms es šo draugu kasti, sāku prezentēt, mēs varam bērniem jau izdalīt lapiņas ar cipariem visiem, jā. Un tad dažādi cipariņi man te čupiņā stāv, kur palūkšu tev paņem kādu cipariņu, jā, tur izvēlts, paņem visu čupu man tagad. Jā, noredz. Un mans mīļais 7-nieks, viņam šodien tas, kas ir uzsprausts augšā, viņam garšo 7. Un viņam negaršos 3 vai 5. Nu, tu ēdīsi man citu ciparu. Nu, labi. Nu, tad mēģinām bērni sarunāt kaut kā mēs varam pabarot draugu, ja mums nav cipars 7, bet mums ir daudz citi cipari. Varbūt kādam būs iesadzies 7, to mēs nezinām. Bet šajā gadījumā mēs varam iet un meklēt šo 7, ja? Un ejam. Draugs ir, braucam. Kas tas ir? 5. Jā, pieņemsim, ka tā bija negaršīga putra un šitais ir zapte. Jā, un tad viņš apēd kopā un kopā ir 7 un viņš ir priecīgs, hei, nu tā, mēs varam iet tālāk un skatāmies tālāk, ja mums ir daudz salikt maisījumi, protams, tā, lai var sanākt tie 7 tiem bērniem un vispār, mēs varam braukāt caur tiem bērniem un viņš tik ēd. Šitais draugs tik ēd un ēd. Mēs varam pārtaisīt muti vai vēl kaut ko, bet, nu jā, šis ir uztaisīts. Viņš jau ir uztaisīts kopā ar bērniem, sagatavots jau tēls, kuru mēs zinām, ka mēs varam izvilkt ārā, un bērni jau viņu pazīst, un visi jau vārdus mēs paši izdomājam, kas nu kuram ir, vai tas mums saucās mīļais Rūdis, piemēram, vai kaut kas, ko katrs izgudro. Jā. Bet tā pašā laikā es pirmīt to zeķi stāstīju, man kaut kā tik ļoti interesējas, piemēram, pagriež otru pusi kā piemēru vienkārši šai kastē, kur ir aplīmēta, bet ja tā ir parasta kaste ar vāku, arī šeit mēs varam sākt spēlēt. Jā, mums ir mute. Vai arī otrādāk apgriežot, mums ir mute. Mums ir kaut kas šāds. Un mums nevajag ne acis, neko šobrīd. Mēs varam izveidot kaut kādu tēlu. Es skatos šobrīd tajā ekrānā uz vietas veidoju. Vienkārši šobrīd es neesmu pats izdomājis, kas tas varētu būt tāds pa draugu. Bet viņš ir. Un varbūt, ka viņam ir kaut kāda lūpa pāri vai kaut kas. Un mēs pameklējam vienkārši to, kā viņš izskatās spogulī ideālā variantā. Jūs no sākuma spogulī to sameklējat. Un pēc tam, kad jums tas ir spogulī, tad atceramies, ka skatiens uz objektu, ar ko jūs spēlējat. Tad bērnu uzmanība ir tur, nevis šeit. Mums vajag, lai viņi ir tur.
Un tāpēc arī mēs spēlējamies un darbojamies ar to, ka mēs skatāmies uz draugu, vai mēs slēpjamies aiz drauga, bet es visu laiku vienmēr skatos te apmēram uz to draugu, ko viņš dara. Vai viņš paskatās tur, vai viņš paskatās tur. Jā, viņš kaut kur var pastīties. Vai divnieks krīt ārā. Tas tā. Nu jā, nu redz. Un tajā brīdī viņš dzīvo. Viņš ir dzīvs. Jūs iedodat dzīvību jebkurai lietai. Tā, es saprotu, ka man ir palikušas 15 minūtes vēl. 5 minūtes. Kas notiek bez 10? Man te paralēli stāstīja, es te vienkārši esmu gatavs runāt. Nu jā. Varbūt es domāju, uz jautājumiem es varu šobrīd pāriet, tad es varu pajautāt, varbūt es vēl kaut ko varu parādīt vai kaut ko pastāstīt, ko es ātrumā stāstot jums, jo es jau esmu pats cilvēks, mākslinieks dažā ziņā, kuram ir haoss galvā, kurā es stāstu no visa kā ķeru un stāstu jums vienkārši visu, kas man ir. Tā kā, ja ir kaut kādi jautājumi vai kaut kas, es domāju, ka man ir maliņā, man ir iespēja kaut kādā, ka man Indra vai kas varbūt tās var pateikt, nolasīt jautājumu, uz ko es varētu atbildēt, varbūt vai kā. Pēter ir viens, bet tas tāds tīri tehnisks. Tieši arī uz iestādēm ar zinātnes par teātri kā tādiem izbraucieniem. Vai mēs dodamies uz iestādēm? Ar iestādēm ir tā, ka zinātnes teātri kā teātri ir diezgan sarežģīti aizvest, un mēs viņu nevedam. Tāpēc, ka mēs arī savā ziņā esam ieinteresēti tomēr to cilvēku piesaistīt pie mums, lai atbrauc pie mums ciemos un redz, kā mēs te dzīvojam un kur esam. Un tas izbraukums, mēs varam izbraukt ar, ja tas nav pārāk tālu, jo tur ir, protams, jārēķina attiecīgi, vai vispār atmaksājas, jo tas ir dārgi. Aizbraukt tālu gabalu. Un tas tāds tehniskas dabas jautājumi. Jā, mēs varam sarunāt, ka mēs varam aizbraukt ar šobu, kurā principā, varbūt es neesmu tēlā, bet es tāpatās jums rādu tos pašus eksperimentus un stāstu par viņiem. Es nestāstu stāstu, bet es jums rādu to eksperimentu un stāstu par pašu eksperimentu, kas ir apakšā tur notiek un ko jūs redzat tādā veidā. Tas ir tas, ko mēs piedāvājam izbraukumā, bet tas, protams, ir sazvanīšanās jautājums un noskaidrošana, cik tas izmaksā vai attāluma ziņā. Jā, pagaidām citus jautājumus es neredzu. Varbūt kādam ir kāds jautājums saistībā ar tieši šo te varbūt šī stāsta paša veidošanu, jo es tur tā mazāk pieskāros, vairāk sāku jums uzreiz rādīt kaut ko un improvizēt uz vietas šo kurmi vai vēl kaut ko, bet tā, es tā stāstot par tiem visiem saviem tiem teātriem, es jau teicu, ka es esmu atradis to, ka ir tēls, kurš var stāstīt stāstus. Tas ir tādā ziņā, kā viņš izveido šo līniju šai izrādē. Jā, bet ja mēs esam vairāki cilvēki, tajā brīdī mēs varam sākt veidot dialogu arī bērniem maziem. Visi skatījumā, tādā ziņā, kā divi skolotāji var veidot savstarpēju dialogu kā izrādi. Un tas jau atkal ir savādāk. Tur mēs varam šo stāstu neveidot stāstu, ka es runāju ar bērnu, bet kā reāli kārtīgu izrādi, kurā satiekās divi tēli. Un viņi risina savas problēmas. Var jau būt, ka mans kurmis satiekās ar ūdeņšķuru. Un tad izdomāt, kā viņi tagad atrisinās šo situāciju. Interesants variants, kur pamest. Tādā ziņā. Un, jā. Vai ir kaut kāds noteikts maksimālais? Un es domāju, viens noteikti ir, kas ir jums, un varbūt arī no savas pieredzes, cik tu iesaki, cik liels ir tas bērnu pulciņš, ko tad, ja paši mēģina to savākt pirmsskolā? Viss jau ir atkarīgs no tā, kāda ir tā vide, vieta, kur tu taisi to, jo pirmkārt tev ir jārēķinās ar to, lai daudz maz visi redz visu. Ja tas pats, kas es te tagad esmu uztaisījis savu setupu, lai jūs varētu redzēt kaut ko no tā, ko es esmu izveidoju un mēģināju jums rādīt, tieši tāpatās ir arī ar to izrādi, kad jūs viņu rādat, ir nepieciešams, lai visi var redzēt, jo bieži vien tie tālēji jau neredz. Un tad ir doma, vai nu es eju viņiem pa vidu lielajā zālē, jo man ir bijušas reizes izbraukumi, ka man daži eksperimenti ir jāuztaisa kaut kur ir 300 cilvēki, un tad kā tagad to izdarīt?
Un tad man ir vai nu galdiņš uz riteņiem vai kaut kas, un es iestumjos ar savu, man ir headsets angļu valodā no galvas mikrofoniņš ietāts ar tālvadību, lai es varu ierulēties pa vidu visiem, ja? Uztaisīt pa vidu uz visām pusēm, es varu darboties un visus piesaistīt, tad viņi apkārt stāvot, kaut kā mani visi daudz maz redz. Bet ja es esmu uz skatuves, tad man jārēķina, ir diezgan sarežģīti izveidot drošā veidā eksperimentu lielu. Jā, jo mums tomēr ir jādomā diezgan daudz par drošību, par to, lai mums nejauši neaizdegās kaut kas, kam nevajadzētu aizdegties. Es, piemēram, man ir arī bijuši interesanti gadījumi, ja, ka es esmu aizmirsis nopūst svecīti pēc šī te ūdens trika. Nu, man nākamais etaps ir, jūs bildē redzējāt, pirātam bija degošas rokas. Un kamēr es gatavoju degošās rokas, es esmu aizmirsis nopūst svecīti, man pēkšņi tā mana bļoda, kurā es gatavoju savu šo te virru, kas man ir nepieciešams šim trikam, viņi izdomā, ka viņi sāks degt. Un tad ir galvenais nekrist panikā, bet ar vēsu prātu saprast, ka mēs vienkārši uzliekam vāku un viņš nodziest. Tā kā, nu, tas ir vistrakākais saglabāt vēsu prātu visādās brīžos, kad kaut kas var notikt. Jā. Nu, tātad pie lielām auditorijām ir grūti, ir jārēķinās ar to, var ņemt tik daudz, lai cilvēki maksimāli spēj to, ko tur dari, redzēt, un maksimāli censties neslēpt, ko tu dari. Nu, lai viņi redz, jo viņam interesē, viņi grib zināt, tie jaunieši, kas ir tas, ko tu tur bērsi klāt. Tas, vai tu drīksti viņam teikt, kur to dabūt un kas tas ir, te ir jāmeklē ceļš, ko tu drīksti pateikt. Jo, jā, protams, izopropilu alkoholu, kur tādu var dabūt. Nu, es tev nedrīkstu teikt, blā, 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 bet, nu, es viņu nopirku tur tajā veikalā, jā. Tiem lielākiem jauniešiem, bet tur tā prātīgi ar to ir ļoti jārēķina līdz, kam ko tu drīksti teikt un ko ne. Mums ir vēl 2 jautājumi. Viens ir par to, cik liela nozīme ir eksperimentu secībai izrādē, un otrs par literatūru, kas tev ir visiecienītākā, ko tu tiek rādi bērniem. Nu, redzi, es jau te pieminēju Saint-Exupéry ar Mazo princi. Viņš man palīdzēja atrast to ideju par tēlu gaismas izrādēji. Bet es personīgi tajā brīdī, kad es meklēju kaut ko, nu tad es tā rokos cauri dažādām grāmatiņām vēl kaut kam. Vectēvs, tāpēc es jau nepieminēju, vectēvs jau atrada ziedoni. Jā, vectēvam ziedonis apakšā skan, viņš vēl izvāk savu dzejoli, motoru un visu pārējo, un aiziet cilindrā dzirksts sprādziens un motors aizrīdamies kauts. Un tajā brīdī tu vari vilkt kopā, tev ir reāls cilindrs, kas strādā, kur viņi redz, kas te notiek, jā. Un tajā brīdī tu sāc pievilkt klāt, tā ir cilvēka dzīve, jā, kur nepārtraukti un klusi sveic dzirksteli šķiļi īstenībā ir tavas sirds, jā, kas iet. Un tad ir vēl tur bija dzejols, protams, par riņķa līniju, ja, par visu dzīve viens rādījus, kas ir tikai 4 kilometri garš, ja, un viss pārējais. Un, ja tu spēj atrast šos dzejoļus, šos darbus, jau kuros ir šīs atsauces uz fiziku, tajā brīdī tas jau ir daudz īstenībā. Ja tu spēj, jo tu tajā brīdī viņu vari implementēt vai ap viņu veidot šo stāstu. Nu, tādā veidā. Tā es laikam atkal aizpeldēju, iespējams, ka es varbūt neatbildēju precīzi uz to. Viss kārtībā, un bija vēl par secību, un kādam ļoti svarīga eksperimenta secība, un kādam ļoti interesē vēl pie tev kurmīša eksperimenta. Kurmīša eksperimenta, jā. Secība tātad vienmēr cenšamies sākt ar iet uz to kulmināciju augšā, jā. Tātad ir 2 varianti. Teātris kā tāds etīde, kā tā būvējās ar to, ka tu taisi sākums, tad ir kaut kāds notikums, un tad ir kaut kāds atrisinājums. Ja? Tā ir standarta klasiska etīde. Šajā gadījumā mums īstenībā ir izdevīgāk visu laiku to līniju tā kā vilkt uz augšu, varam uztaisīt vidū bišķiņu labāku, atkal bišķi atkāpties, bet bišķi atkāpties, nevis daudz atkāpties par to, un uz beigām obligāti atstājam augšā. Maksimāli kaut kādu sprādzienu ieliekam kaut ko, kas
kas viņiem vienkārši patīk, jo tāpēc, ka ir dūmi un sprādziens, jā, lai paliek labas atmiņas, lai viņi grib nākt atkal un vēlreiz nākt. Un tajā brīdī, kad ir tas, ja viņiem arī bija garlaicīgāks sākums, viņi to sākumu vairs neatcerās. Viņiem ir svarīgs tas, kas tikko te bija, un mēs dabūjām to, ko mēs gribējām. Nu, tādā veidā, tā kā sākt ar tādiem mierīgākiem un pāriet lēnām uz tādiem niknākiem, tiem visiem eksperimentiem. Tādā veidā. Par kurmīti bija jautājums. Par kurmīti. Kurmītim ir eksperimenti, ir vienkārši. Kurmīts pirmkārt rokās pa zemi, mēs taustām zemi, man ir dažādas zemes riņķi. Es dodu riņķi un viņam prasu, šitam man izliekas iekšā vai nav sliekas, kā jums liekas, kāpēc sliekas dzīvo tikai man tajā zemē, nevis tajā zemē. Un vai jūrmalā es varu dzīvot? Vai nevaru dzīvot jūrmalā? Kāpēc es nevaru dzīvot jūrmalā? Jūrmalā smiltis, jā, aliņi nevar izveidot, birstu acīs, birstu ciet, jā. Un tādā veidā, un tad mēs varam iet, es tādā veidā tur eju. Man tie eksperimenti vairāk ir ar tādu tausti, viņi iztausta tos smiltis, te ir grants, te ir jūras smiltis, te ir melnzeme. Melnzemē es atrodu vienu gumijas slieku, ja, kur es tā kā ielieku kabatiņā, un tad es pēc tam izvalku citu slieku un apēdu viņu, ja, tur. Un tad es visiem dodu tās sliekas tagad ēst, ja, ēdēt slieciņas veselīgas, ja, daudz proteīns un viss pārējais, ja. Un tad es stāstu par to, kā sliekas lien no zemes ārā, ja, vai jūs zinājāt, ka tad, kad līst lietus, sliekas bēg no zemes ārā, viņas lien ārā no zemes, jo bieži vien pēc lietus jūs redzat, ka sliekas daudz uz zemes. Viņas izrādās bēg no kurmiem, jo viņām liekas, ka uzbruk kurmji. Un tā ir patiesība. Tā kā lai saka, man kolēģiem, meita pārbaudīja, viņa ilgi stāvēja, viņa dipināja zemi, visu laiku dipināja. Tā slieka izlīd ārā. Viņa tur bija, pārbaudījām, strādā. Tā kā, tādā veidā, ir forši svarīgi meklēt visādas fun fact, kas ir visādi interesanti fakti, kas notiek apkārt, ko cilvēki ir pētījuši vai vēl kaut ko, un kas notiek, un tu nekad neesi par to iedomājies. Un ja tu to vēl atrodi klāt, tev var būt ļoti kupla tā izrāda sanākt un superīgi vienkārši. Tā. Tā. Vēl kas? Tā bija interesanti un ļoti daudzi komentāri. Saka, paldies, un jau dzirdējis, kā viņi varētu, bet tikai ar cipariem, bet varbūt ar burtiem, tēliem. Jā. Jā. Tieši tā, jebko mēs varam lietot. Šajā gadījumā, jā, šī kaste mums arī ir tā, kas ir tā zelta atslēdziņa, ko mēs varam nomainām tikai to, kas viņam ir uz jumtiņa un aiziet un maziem bērniem. Galvenais viņiem dot pēc tam to kasti atstāt kaut kur, lai viņi var ar viņu spēlēties paši. Un viņi atkārtos vielu, ko mēs tikko mācījāmies, un viņi būs tur. Tādā veidā. Redz, es jau skatos, man arī daudz raksta. Paldies. Liels paldies jums, ka jūs bijāt kopā ar mani un noklausījāties mani līdz galam. Es ļoti ceru, ka tiešām jums būs šīs idejas un varēsiet izmantot visu šo kā teikt, neskarto lauku vēl, jo mums pārsvarā Latvijā ir tāda vairāk zinātnes šobi, mums te teātri šausmīgi maz ir. Es esmu pamanījis, ka mums laikam laboratorijums piedāvā zinātnes teātri. Es neesmu pats bijis, es atzīšos, es ļoti gribētu aiziet pastīties, kas viņiem tur arī ir. Var jau būt, ka viņiem arī ir ļoti forši. Tā kā pieredzes apmaiņā kaut kad man vajadzētu līdz viņiem aizskriet, apskatīties arī, ko viņi piedāvā. Un tā, bet cik es zinu, es esmu aktieris, kas ar vienu kāju ir arī kaut kur zinātnē, līdz ar to es varu jums šo to palīdzēt šajā jautājumā. Tā. Paldies. Tiešām arī ar kolēģiem bija tāda sajūta, ka mēs sēdējām un smaidījām un runājām jau, ka ir jābrauc uz Liepāju. Tā kā tie, kas nevar aizbraukt uz Liepāju, man liekas, mums tagad ir tik daudz jaunas un fantastiskas idejas. Un tie, kas varbūt nepaspēja visu kārtīgi apskatīties, droši skatieties, būs webināra ieraksts, varat arī vēlreiz apstādināt un paši izmēģināt. Un atgādināšu arī, ka mums vēl ir dažas pirmsskolas mēneša aktivitātes, tā kā šis webinārs nav pēdējais. Mums vēl 25. februārī būs tiešsaistes atbalsta grupa, un tie ir domāti tiem, kam ir kādi jautājumi par e-twinningu, kas grib sākt projektu, kas nezinu, ko darīt. Droši varat pieslēgties, un arī 27. februārī ir tāds starptautisks projektu partneru tirdziņš, kurā tie, kas strādā ar bērniem no 4 līdz 6 gadiem, pirmsskolnieki vecākajā grupā, var droši pieteikties un atrast projektu partnerus e-twinningu projektiem.
Un, protams, man kolēģi ir ielikusi arī anketiņu mazu izvērtēšanas droši. Pastāstiet mums, kā jums patika šis webinārs, un arī varat droši rakstīt idejas, kas jums, ko jūs gribētu redzēt vēl līdzīgi. Un teikšu vēlreiz lielu paldies Liepājas zinātnes un inovāciju centram, un es domāju, ka mēs vēl kādreiz klātienē noteikti aizbrauksim. Noteikti. Labi, paldies, liels, visu labā, tā! Kādos citos mūsu pasākumos, tā!